Labrīt. Nu. Bija naktī jārā. Izskatos jārā bija. Nu, kas mums jāvar? Šito. Un tev? Ha? Vēl to. Nu, kas bija iekšā? Končā! Šeit Dzirnavielā, kur es galvenokārt atrodos savā darba nedēļā, ir notikusi ļoti abstrakta situācija ar tiem ričkiem, kas ir kļuvuši par mākslas darbu, tādu dabisku. Tā ir, man liekas, tāda viena unikāla parādība dabā, īpaši Rīgas centrā, ka kaut kas tāds notiek un cilvēki reāli iet klāt un fočējās. Tā kā tagad, kad nāk šitie te augstumi, šitas ir uz kādu palikšanu, jūs varat atnākt ievērtēt šo mākslas darbu. Tā ziņā ir ievērības cienīgi. Jāsaka, ka es pats esmu nonācis diezgan nepateicīgā situācijā šajās pēdējās dienās. Man ir iekaisus smadzenes turtojoši. Sorry par detaļām, ja kādam tas rada nepatiku. Ieteikums, ja jums kādreiz zobārs saka, ka labāk raut gudrības zobus ārā, tad paklausiet viņu, negaidiet to brīdi, kad tā kļūst par problēmu. Man galvenokārt nebija problēma, bet viņa uzspēlēja dēļ amatieru līgas basketbolā spēles, kurā es dabūju pa žokli viegli, kā jau amatieru līgas basketbolā. Un tā smagana uzplīs un tagad viņa nedzīst, jo tur tā berza visu laiku notiek zobs pret smaganu. Un jā, tagad man būs jāziedo kaut kāda darba diena, iespējams potenciāli vai pusdarba diena, lai aiziet uz konsultāciju. Cerams, ka man nebūs jāoperē, bet visdrīzāk būs, lai šitas neatkārtojas. Nu jā, pieaugušo problēmas, kuras es būtu apmierinātāks ar sevi pagātnē, ja es to būtu izdarījis senāk. Bet nu neko, tagad es dodos mājās. Es nezinu, ko es ēdīšu vakariņās, jo nav patīkami ēst. Bet arī tāpat es eju uz konsultāciju, droši vien dabūšu stipras pretsāpienes, tā kā cerams, ka viss būs kārtībā. Vēl vairāk lāsta klusās dabas, ko neviens neprasīja. Mums vakar bija rokdarba pulciņš, kā jūs redzējāt, un kamēr bērni krāsoja, es taisīju sēnītes, jo no rīta bija apelsīnu sula, un tad man palika pāri apelsīnu miziņas, un es kaut kur Instagramā redzēju, ka viņas vajag vienkārši izžāvēt, un tad var uztaisīt sēnītes. Un tad es izžāvēju miziņas, nokrāsoju, apakšā ir kātiņš taisīts no papīra un līmes, to es arī šodien nokrāsoju, un tagad ir smukus. Mamma teica, ka izstāst pēc apšubakā. Izstāst pēc īstām sēnēm? Man viss izstāst pēc īstām sēnēm, bet tiešām. Un man rīt rauz zobu ārā. Tev rīt rauz zobu? Jā. Nē, es esmu priecīgs par to. Vienkārši besīja ārā. Jā, Gustavam jau kāds 3 vai 4 dienas jau iekais uz smagana no gudrības zobu savu. Jā. Tev būs jāsaka viņam tā. Es būtu priecīgs par to. Bet varbūt zobu vai naktīs būs atbraukusi. Un es uzreiz strādāšu pēc operācijas. Tas nav nekas tāds. Man te bija uzgodījusi zobu operācija, viss ok. Jā. Jā. Ekstrakcija tā ir, nevis operācija. Jā, vienmēr sakot, mums uz galda aug sēnus un Gustavam nāks zobu vai rīt naktī. Tad tāda ir jaunuma. Tagad mēs skatāmies Office. Tu man būs naudas zemi? Nē. Kā tad tu man maksās? Nu, vienmēr zobu feju maksā naudā. Naudā, baudā. Graudā vai baudā. Naudā, baudā vai graudā. Zobu feja? Nē, es nekad saticu zobu feju, kas maksā graudā. Zinu, ka man nekad zobu feja nebija dzīvē. Nevienā posmā. Labi, cik tev ir tie zobas? Tev var tagad 28 naktis no vietas palikt kaut ko zem spilvana. Nu jā, es neesmu gatavs vēl tam. Kam? Es esmu gatavs vienu zobu ziedot zobu fejai.
Bet tas nekas, ka viņi tur nebūs vienkārši tev 28 dienas, Jā. nu, pa tiem, kas tev kādreiz izkrita. Bet kā minimums sudrabainās monētas. Nevar nekādas santīmas man likt. 1 centu. Jā, es jau zinu šo triku. Normāli vērtība.